Tātad, dāmas un kungi, priecīgus pirmos Ziemassvētkus, lai gan mums diezgan tā kā jau pēdējā laikā diemžēl raksturīgi līst pamatīgs lietus un vējš pūš. Nav tā skaistā sniedziņa, kā mēs esam pieraduši Latviju pasakās lasīt. Globālistiem par to gan jau ir vēl lielāks kreņķis nekā mums aizsargiem. Bet, ja runājam nopietni, tad mēs testējam pilnīgi jaunu instrumentu. To, kas mums ļoti labi noderēs Latvijas aizsargu organizācijas paintballa kausā. Mēs to varēsim lietot kolektīvi kā teiksim, īpaši labu, precīzu ieroci sacensībām, un pie tam tā kā viņa nosaukums ir sērija Home Defense, tātad mājas aizsardzība. Ražotājs Rumareks, kas ir Valtera un letālu ieroču meitas uzņēmums ražotājs. Ja? Un principā šis konkrētais modelis ir tātad Tactical Blaster, kas es latviski sauktu, ka tas ir pusautomātiskais tūciņas ierocis. Ja? Tad mēs to varam izmantot ne tikai paintballā, ko mēs, protams, tagad parādīsim ar krāsu bumbiņām, ja, pāris, bet arī liekot iekšā piparu gāzi, tātad arī aizsargājot sevi, aizsargājot sev tos, tautu, sabiedrību. Ja, ja jau mēs esam aizsargi, tad mēs aizsargājam, un ar piparu gāzes bumbām šis ierocis, kas ir pusautomāts 16 šāvieni, pēc kārtas, nepārlādējot, ja, ir ļoti labs instruments. Nu, un es jums parādīšu, kā viņš strādā. Nekas īpašs ar krāsu bumbiņu būs vienkārši tā, apmēram priekšstats. Ja? Pāris gabalus izrullēšu un parādīsim, kāds ir rezultāts. Un paskatāmies tātad rezultātā. Krāsu bumbām precizitāte tāda nav kā teiksim, citām, bet tāpat laikā redzēt, kā krēsls, drēbes krēsls caurumos. Mēs esam labi pastrādājuši ar Krišjāni, ar mūsu aizsargu biedru. Un priecīgus svētkus!